Nu ko, čau visiem jaunā video. Atcerieties, es biju uztaisījis to video par to pamesto saimniecību, kur bija gan tā viesu māja, gan parastā māja, gan kūts, gan pirts, gan vēl viss kaut kas cits. Nu, lūk, kāds cilvēks ar mani privāti sazinājās, un viņš apgalvoja to, ka viņš visu savu bērnību, var teikt, ir pavadījis šajā vietā. Un viņš man mācēja teikt to, ka īstenībā tur ir tāds apslēpts, diezgan liels pagrabs, bunkurs, kaut kas uz to pusi. Un tas jau bija pirms apmēram mēneša, kad bija uznācis pamatīgs sniegs. Bet tagad, mēnesi vēlāk, kaut kādas sniega paliciņas vēl ir. Bet principā, kā redzat, viss jau ir atkusis. Un es domāju, tagad būs beidzot iespēja atrast to bunkuru. Tas cilvēks man iedeva apmēram aptuvenās koordinātas, kur šis bunkurs atrodas. Bet vai viņš tur ir, kas to lai zina. Tā kā ejam un apskatīsimies. Ko? Tur ir saucamā apsarga būdeņa, vismaz kā es to toreiz dēvēju. Un, principā, arī pie šīs apsarga būdeņas kaut kur ir jābūt šim bunkuram. Kur es, man liekas, ieraudzīju. Nē, var būt. Jau! Es reāli nezinu, kā es to iepriekš nebiju ieraudzījis, bet pastiedies. Labi, sākumā varbūt aiziesim apskatīt vēlreiz visas mājas, kurās es jau biju iepriekšējā video, pirms 2 gadiem vai pirms cik ilgu laiku es to video taisīju. Pastīsimies, kas tur ir mainījies, un tad iesim iekarot bunkaru. Nu, lūk, šeit viss joprojām uz vietas, varbūt nedaudz vairāk iebrucis jumts. Šajās mājās, principā, viss pa vecam, kā viņas ir, tā arī šeit ir stāvējušas un stāvēs noteikti vēl ilgu laiku. Nu jā, principā es te baigo tūri netaisīšu pa šīm visām ēkām. To jau es izdarīju tajā iepriekšējā video, kur es uzfilmēju. Tā kā es domāju, nav ko vēl garumā. Ejam uz to bunkuru. Es līdz paņēmu arī gaismu, tāpēc mierīgi varēsim visu redzēt, kas tur ir iekšā. Un tas bunkurs var tik dziļu iekšā. Nu, ko mēģināsim iet iekšā? Aiziet. Es nezinu, kā es par šo jūtos, bet mēģinam. Wow! Nu ko, paskatieties, kas te ir. Wow! 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 Kaut ko šādu es taču nebija gaidījis. Labinieks. Bet es teikšu godīgi, šis ir diezgan liels. Es tā varu pilnā augumā nostāties šeit. Vēl man ir vieta virs galvas. Un tas nav viss, tāpēc, kad, ja mēs aiziem otrā pusē, tur ir pilnīgi tāda pati vieta. Re. Šī laikam ir tā lūka, par kur tas Džeks bija domājis. Bet nu dēve, kā es toreiz varēju palaist garām šādu te vietu. Wow. Visgrūtākā daļa, protams, ir tikt ārā. Jo, nu, te var ļoti viegli atsist galvu, nosmērēt drēbes un tā tālāk. Un tā joprojām. Un vēl turēt gaisma. Fuck me. Šis nav tik viegli, kā es biju iedomājies. Nu, lūk, es domāju, tas tad arī būs šodienai. Gribēju atskaita fiks vienkārši parādīt jums šo bunkuru, jo, nu, zin kā, biju taisījis ekskursiju par šo pamesto saimniecību, bet pašu bezmazliet svarīgāko sastāvdaļu no šī visa nebija parādījis, vai ne? Nu, lūk, piesako man TikTokā. Pēdējā laikā es tur diezgan aktīvi darbojos, taisu visādas pamācības un hackus, kā uztaisīt kaut kādas prikolus bildēm vai video. Un, jā, tiekamies nākamajos video. Es laižu apakaļ pa atkusni dubļiem, kāda jau man soma visa.
netīri, tā kā tiekamies nākamajā video. Pīsiņš!